Mūsu nākamais pilotprojekts ir no Veselības centra 4, un šī pilotprojekta tēma – veselības aprūpes, digitālā vide, metabolo slimību pacientu pārraudzības efektivizēšana un pakalpojumu pieejamības uzlabošana. Sveicināti! Tā, pārbaudām, vai mikrofons strādā, vai pults ir patīkama taustai. Var dzirdēt, jā? Tūlīt varēs dzirdēt. Var dzirdēt. Ir, viss kārtībā? Jā, ļoti labi dzirdam, un te būs arī pults. Jā. Labdien, cienījamie klātesošie. Mani sauc Kristīna Ozoliņa-Kaļitova, un man šodien ir tas gods prezentēt jums Veselības centra 4 vārdā un Longgenesis vārdā mūsu pilotprojektu, kura mērķis ir tieši uzlabot metabolo slimību pacientu pāraudzības efektivizēšanu un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu. Kā liecina mūsu veiktais pētījums un arī mūsu praktiskā pieredze nodrošinot sekundāros veselības aprūpes pakalpojumus, endokrinologs ir viens no vispieprasītākajiem speciālistiem, un šobrīd jāatzīst, ka gaidīšanas laiks pie endokrinologa ir no 15 līdz pat 280 garām dienām. Jāsaka, ka šīs gaidīšanas laiks viņš būtiski var ietekmēt veselības stāvokli, un īpaši, ja mēs runājam par pacientiem, kuriem ir nekontrolētas vielmaiņu slimības, tad šīs slimības var izraisīt komplikācijas. Es papildinu jau savus kolēģis no Pāvila Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas, jo tiešām ir būtiski šiem hroniskiem pacientiem saulēcīgi nodrošināt endokrinologu pieejamību. Ja šie hroniskie pacienti saulēcīgi netiek pie šī speciālista, tad pirmkārt mēs arī sadārdzinām kopējās izmaksas, jo komplikāciju gadījumā mēs varam runāt, ka šie pacienti no ambulatoriem apstākļiem var kļūt par stacionāro pacientu, un tad jau šīs izmaksas ir būtiski lielākas. Ja mēs arī runājam vēl par tiem pašiem hroniskiem pacientiem, tad viņi jau nabaga mēģina tikt pie šī endokrinologa, tad iedomājieties, kā tikt pirmreizējiem pacientam, jo lielākoties pie endokrinologa tomēr iet šie hroniskie pacienti. Un, kā liecina arī statistiskie dati, tad 5% no topošajām māmiņām viņām ir cukura līmeņa svārstības grūtniecības laikā, un 84% no šīm 5% grūtniecēm tiešām tiek konstatēts gestācijas diabēts. Hronisku pacientu gadījumā, sevišķi, ja mēs runājam par gestācijas diabētu, diemžēl tad nepieejamība endokrinologa var maksāt par augļu dzīvību. Tādēļ tas tiešām ir ļoti būtiski, tas ir tas pamatojums, kāpēc mēs izvēlējāmies divas šīs pacientu grupas. Uz doto brīdi, kāds ir tas risinājums? Uz doto brīdi hroniskie pacienti dodās uz regulārām vizītēm pie endokrinologa. Kurš ir tas īstais? Ir. Uz doto brīdi pacienti dodās uz regulārām vizītēm pie endokrinologa, klātienes vizītēm, tiek pārskatīti šie medicīniskie dati, taču jāatzīmē, ka tas ir laika ietilpīgi un nevienmēr sniedz tos visefektīvākos rezultātus. Un jāatzīmē, kā jau ir minēta, ārsta pieejamība viņa tomēr ir limitēta, un tādēļ mēs arī pieņēmām lēmumu, ka šis būtu lielisks risinājums ieviest kaut ko digitālu. Mūsu doma ir sekojoša, ka mēs šos pacientus tiržētu, tātad salikt pa krāsām. Es skatos, ka šodien luksofors ir ļoti iecīnīts. Tātad zaļā, dzeltenā un sarkanā krāsa. Un mūsu ideja ir, kad izstrādājot šo te Engaged platformas rīku, šie pacienti, hroniskie pacienti, viņi tiktu arī tātad apkalpoti, uzraudzīti tieši ar šo te digitālo Engaged rīku. Kaut kā man šodien tehnika neklausa, ne, tomēr ir. Šeit jums ir redzama pacientu ceļa karte, un sākotnēji pacients ceļu uzsāks caur Veselības centra 4 endokrinologu pirmreizējo vizīti. Ārsts vai nu apstiprina diagnozi, ja pieņemsim ginekoloģiju norīkojas pacienti jau pie endokrinologa ar uz aizdomām par gestācijas diabētu, tad endokrinologs vai nu apstiprina šo diagnozi, vai arī, ja mēs runājam par vairogdziedzera saslimšanu, tad endokrinologs nozīmē nepieciešamos papildus izmeklējumus, un jau pie nākamās klātienes vizītes viņš apstiprina šo diagnozi. Apstiprināšu diagnožu gadījumā šie pacienti tiek izvērtēti, vai viņi ir līdzjustīgi, vai viņi saprot digitālos rīkus, vai viņi spējas paši patstāvīgi ievadīt medicīniskos datus. Ja ārsts redz šo apstiprinājumu, ka šeit viss ir kārtībā, pacients tiešām reaģēs, tad pacientam tiek piedāvāta iespēja nokļūt
virtuāli Long-Aged platformā, Longgenesis platformā. Šajā Longgenesis platformā tātad tiek automātiski lejupielādēti medicīniskie dati. Praktiski tas izskatās sekojoši. Ir atsevišķi izstrādāti algoritmi šīm divām diagnožu grupām. Grūtniece noteiktās dienās ievada medicīniskos datus, pašsajūtas stāvokli, savukārt ārsts no rīta, kad viņš atnāk kabinetā, atverot Longgenesis platformu, Engaged platformu, viņam parādās pacienti 3 stabiņos – zaļš, dzeltens, sarkans. Zaļajam pacientam viss ir kārtībā, viņš var turpināt attālināt, vadīt savus datus, viņš atbilst ievadīto algoritmu references intervālam. Savukārt dzeltenais, tas nozīmē, ka šo pacientu būtu vēlams sazināties, apjautāties, kā viņam klājās. Sarkanais, tas nozīmē, ka kaut kas ir ārpus references intervāliem, ir nekavējoties jāsazinās ar šo pacientu, iespējams arī jāsauc viņš uz klātienes konsultāciju. Šī platforma paredzēts, ka viņa nodrošinās pacientiem ne tikai datu ievadi, piedodiet, man te lēkā viss pēc kārtas, ne tikai šo te datu ievadi, bet arī būs informatīvie materiāli, būs arī iespēja saziņa ārsts caur šo platformu arī ar pacientiem sazinātos. Un mēs paredzam, ka ieguvumi no šīs platformas būtu visi kopumā, gan mēs samazinātu slimību riskus, jo mēs saulēcīgi viņus noķertu, mēs uzlabotu paši pa sevi pacientu dzīves kvalitāti un pagarinātu dzīvildzi. Šeit arī ir ārstniecības izmaksu optimizēšana. Pēc mūsu aplēsēm vienā tādā 3 attālinātu konsultāciju ietvaros mēs varam sniegt 1 klātienes konsultāciju. Pacientus, kurus mēs hroniskos varam atlikt attālinātajās vizītēs, mēs dodam iespēju tikt pirmreizējiem pacientiem, kas ir ļoti būtiski, sevišķi, ja mēs atkal runāsim par gestācijas tipu. Un, protams, arī nodrošināt pakalpojumu pieejamību reģionos. Tas būtu tādos lielos vilcienos no manis viss. Paldies, esmu gatava uzklausīt jūs jautājumus. Ļoti labi. Jo jautājumi ir, tad laiks uz tiem arī rast atbildes. Vispārējais tāds iesildošais, bet noteikti arī ar labu pamatojumu. Kāpēc izvēle krita tieši uz gestācijas diabēta grūtnieces? Tajā brīdī, kad radās ideja par šo pilotu projektu, mēs uzrunājām gan Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju, gan Latvijas ģimenes ārstu asociāciju, arī diabēta asociāciju. Un tad, kad mēs uzrunājām ginekologu asociāciju, tad viņi bija, jā, obligāti, tā tiešām ir problēma, jo arī vecmāšu asociācija, jo ikdienā uzraugot grūtnieces, jūs ziniet, ka pēc algoritma, jūs neesat mediķis, es arī ne mediķis, bet es zinu, ka ir pēc algoritma paredzēts, ka ap 19. 20. nedēļu grūtniecēm ir šī cukuru līmeņa noteikšana asinīs. Un, kā es minēju, 5% no šīm grūtniecēm tiešām ir šī problēma. Un tajā brīdī viens no algoritmiem, viens ir padlīnijas paredz, ka viņai jādodās pie endokrinologa uz konsultāciju. Minējām rindu garumu 15 līdz 280 dienas. Mums šobrīd, paldies Veselības ministrijai, grūtnieces ir prioritizētas. Taču, ticiet man, ārstniecības iestādēm ir diezgan aizraujoši nodrošināt šai prioritārai grūtnieču grupai šīs endokrinologa konsultācijas. Te visiem jāsadodās rokās. Vai ir jau plānots arī iesaistīto skaits, cik ārsts un cik pacients plānojat iesaistīt pilotprojektā? Mēs uz doto brīdi orientējamies uz Veselības centra 4 endokrinologiem, taču ar lielāko prieku, un es domāju, arī Longgenesis ar lielāko prieku iesaistītu arī citu ārstniecības iestāžu endokrinologus, jo mērķis ir tieši nodrošināt endokrinologu speciālistu pieejamību šiem te riska pacientiem. Šī sistēma, Engage, ir uzrunājusi, bet jautājums ir šāds. Šī ir jauna sistēma, kas tiks radīta no nulles vai jau kaut kas esošs? Ja būs nepieciešams, ja mani kolēģi no Longgenesis liksies, ka es ne tā atbildu, šī ir pārbaudīta vērtība, un mēs jau šobrīd sadarbojamies ar Longgenesis. Tā ir gatava platforma, kas uzkrāja jau šobrīd medicīniskos datus, viņus analizē. Līdz ar to tas nav kaut kas no nulles, tā jau ir pārbaudīta ierīce, es atvainojos, rīks. Un arī mēs šobrīd Veselības centrs 4 izmantojam Longgenesis platformu. Tā vairāk ir saziņā mūsu pacientiem novērtēt pakalpojumu kvalitāti, uzklausīt priekšlikumus, iebildumus, jebkurā gadījumā pārbaudīt vērtību, viss kārtībā. Vai pēdiņās ir ierakstīts parastiem pirmā tipa diabētiķiem šis projekts arī sniegs kādu ieguvumu, vai tas ir tikai gestācijas diabēta pacientiem? Mēs no sākuma domājam arī par 1. un 2. cukuru līmeņa pacientiem. Es teikšu tā, ka
Pirmkārt, es neesmu mediķis, ja? Bet tā ideja mums bija sekojoša, ka tomēr 1. un 2. cukurdiabēta pacientiem pagaidām tomēr klātienes vizītes sniegtu daudz, nu, teiksim, kodolīgāku monitorēšanu. Iet runa tieši, kāpēc gestācijas tipa pacientiem vairāk dziedzera pacienti, jo viņi tiešām atnāk pie endokrinologa, parāda analīzītes, nu jā, ok, viss kārtībā, jūs uz hormoniņas lietojiet, viss labi, jā, viss labi, nu tad tiekamies pēc 3 mēnešiem. Bet tomēr pie 1. un 2. cukurdiabēta pacientiem viņiem tomēr piemeklē medikamentu, piemeklē, es nezinu, insulīnu, devas daudzumu, jā, tur tomēr ir bīstamāk, un mēs izvērtējam, ka šīs būtu tās 2 tādas grupas, kas būtu visdrošāk pārlikt tieši attālinātā platformā. Par rindām tika minēts, tad tās var būt 15 līdz 270 dienas, kad ir jāstāv rindā. Rezultātā, ja ieviesīšot jūsu risinājumu, kādā apjomā varētu mazināties tās rindas? Es teikšu tā, ka mēs esam aprēķinājuši, ka orientējoši vienā endokrinologa pieņemšanas dienā 30% ir tieši šie hroniskie pacienti, kurus tad, nu labi, neņemsim visus 30, bet, nu, teiksim, 20–25%, ja mēs pārliktu attālinātajā platformā, mēs attiecīgi tik arī iegūtu pirmreizējās konsultācijas. Kāds ir monetārais ieguvums, kā tas tikšot mērīts? Noteikti monetārais ieguvums pirmkārt ir paši par sevi valsts budžeta līdzekļu izlietojums, jo, ja mēs arī paskatīsimies pēc tarifiem, tad attālinātās konsultācijas tarifs ir zemāks nekā klātienes konsultācijas tarifs. Mēs vienkārši optimizēsim šīs te izmaksas. Tas ir viens. Un otrs, pats par sevi, kaut vai šis te rindu garums. Es ļoti ceru, ka viņš samazinātos. Un mums tas projekta ilgums ir paredzēts 21 mēnesis. Nu, es domāju, ka jau pirmajā pusgadā varētu redzēt ļoti pozitīvu dinamiku. Mēs tam ļoti ticam. Atgriežamies pie šīs sistēmas. Tātad sistēma būs pieejama tikai tiem, kam būs Longgenesis platforma. Kā citi ārsti iestādes to varēs izmantot? Longgenesis platforma ir ļoti pieejama, ļoti vienkārši saprotama. Viens zvans Longgenesis un jums šī platforma ir kabatā. Bet jebkurā gadījumā šī sistēma būs nepieciešama, jo tas ir viss pamats, vai ne? Nepieciešama, protams, jo mēs esam paredzējuši, ka šī Longgenesis platforma viņa būtu integrēta kopā ar mūsu pacientu datu sistēmu. Mēs ļoti ceram, ka nākotnē mēs esam ietā plānojuši, ka mēs viņu saintegrētu arī ar e-veselību, jo lai nav tā, ka paši pacienti katru nedēļu vai mēnesi raksta iekšā savus medicīniskos datus, bet tiklīdz, teiksim, e-veselībā ir ienākuši dati, teiksim, jau laboratorijas iet uz e-veselības datu integrāciju, ka šie dati automātiski saplūst iekšā, un ārstam visi šie rādītāji jau būtu pieejami. Bet Longgenesis tā ir maksas sistēma. Ja? Ja kāda cita vērtniecības iestāde vēlas šo sistēmu izmantot, tad visticamāk viņiem ir licences maksa jāmaksā. Es domāju, ka uz šo te pašu pilotu projektu ieviešanu mēs jau esam šo te maksu paredzējuši. Mēs esam ieplānojuši visās izmaksās, un nākotnē tas jau ir jautājums kopā maniem sadarbības partneriem Longgenesis. Jo te vienkārši, kāpēc es arī šo jautāju, jo šie jautājumi ir vairāk arī par šo tēmu, par to, tā ir Veselības centra 4 sistēma, jeb šī te Longgenesis sistēma, ko jau... Šī sistēma ir radīta, viņa tiks radīta kopā ar Longgenesis, bet es vien būtisku piebildu gribu pateikt. Kāpēc valstī būtu jādod finansējums Bet par to ir stāsts. Mēs jebkurā gadījumā paši par sevi jau šo platformu izmantojam. Kāpēc mēs šo pilotu projektu esam nolēmuši un gribētu lūgt iespēju par valsts budžeta līdzekļiem ieviest? Šeit iet runa tieši par to, kā nomaksāt endokrinologam šīs attālinātās konsultācijas. Ja mēs runājam par visām šīm te tehniskajām lietām, tas ir uz mūsu pleciem un uz Longgenesis pleciem, un ieviešanu mēs esam ieplānojuši jau pašā pilotu projekta realizācijā. Un būtiska lieta, pacientam tas nemaksās neko. Tas pacientam maksās saulēcīgu palīdzību saņemšanu. Tikai un vienīgi dzīves kvalitātes uzlabošanu. Kā tur bija teiciens, ka nekas nav par brīvu pasaulē. Bet ļoti daudz arī klausoties šodienas prezentāciju, un tā nu ir sanācis, ka diezgan tuvu jūs bijāt arī ar Paula Stradiņa Kliniskās universitātes projektu un šo diabetu. Jautājums ir, kā tas atšķirās, un tad cits jautājums ir, vai jums nevajadzētu to darīt kopā? Mēs esam runājuši ar Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcu. Mēs esam apsvēruši, to varbūt mums vajag samest kauliņus kopā. Taču, redziet, te ir
kā lai saka, laiks rādīs, bet mums tā būtiskākā lieta ir, mēs runājam uz pirmreizējiem pacientiem, kuriem vēl tikai ir, teiksim, tās hroniskā saslimšana. Tikpat mierīgi, teiksim, gestācijas tipa pacienti nāks mazulis pasaulē un pacientei viss būs kārtībā un viss būs labi. Mēs runājam, ja es nemaldos, Pauls Stradīna Kliniskās universitātes slimnīcas, man kolēģi projekts ir uz 1. un 2. cukura diabēta pacientiem lielākoties. Mums vēl ir vairāk dziedzeru saslimšanas pacienti, ja. Un noslēgumā par ārstiem, kāds ieguvums tā jau pārslogotam ārstam? Tur jau tā lieta, ka šī Lung Genesis platforma, viņa uzkrās, analizēs pati šos datus atbilstoši ievadītajām algoritmam. Algoritms būs atbilstoši katrai pacientu diagnožu grupai. Ārsts no rīta atnākot uz to darbu, nevis viņš tagad visiem 15 pēc kārtas zvanīs un prasīs, nu kā jums iet, kā jūs jūtaties, kāds jums ir cukuru līmenis, kāds jums ir asinsspiediena līmenis, bet tieši pretēji Lung Genesis platforma jau būs izanalizējusi, ka šiem pacientiem viss ir kārtībā. Tā ir tieši tas mērķis, ir atbrīvot pacientam, ārstam šo laiku. Paldies! Paldies par uzmanību! Paldies par prezentāciju!